Ikdienā Tiesas sistēmas uzraudzības departaments izskata personu iesniegumus par tiesu, zvērinātu tiesu izpildītāju un notāru rīcību, kā arī iesniegumus par atsevišķu Tieslietu ministrijas padotības iestāžu rīcību. Mana un kolēģi ikdiena lielākoties paiet izvērtējot iesniegumos norādītās pretenzijas, nepieciešamības gadījumā, lai izvērtētu iesniegumā norādīto informāciju. Mēs pieprasam informāciju no tiesas, zvērinātiem tiesu izpildītājiem vai notāriem. Kad informācija ir saņemta, pētam normatīvo aktu regulējumu, pārunājam nepieciešamības gadījumā ar kolēģiem, kā arī izpētam tiesu praksi. Ja ir nepieciešams, sadarbojamies ne tikai ar savu departamentu kolēģiem, bet kolēģiem citos Tieslietu ministrijas departamentos, kuri ir attiecīgās jomas speciālisti. Tieslietu ministrijas tiesas sistēmas uzraudzības departaments ir tā vieta, kur jebkuram juristam iegūt plašu praktisko pieredzi normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Mēs departamentā strādājam ar visiem lielajiem procesuālajiem likumiem – administratīvo procesu likumu, civil procesu likumu, kā arī kriminālu procesu likumu. Es strādāju Tieslietu ministrijā jau 18 gadus. Mana pirmā pieredze kā juristam bija darbā tiesā, strādāju kā tiesneša palīgs. Arī lielākā daļa no Tiesas sistēmas uzraudzības departamenta kolēģiem savu darbu Tieslietu ministrijā ir turpinājuši pēc darba pieredzes tiesā. Kopumā Tiesas sistēmas uzraudzības departamenta kolektīvs ir draudzīgs, atsaucīgs un mums kopā patīk ne tikai strādāt, bet arī svinēt svētkus. Nereti dodamies kopīgās izklaidēs, gan sportiskās, gan baudīt kultūras pasākumus. Savukārt, dažreiz brīvos brīžos ļoti labprāt uzspēlējam kādu galda spēli.